Un pie vecpilsētas sienas, protams, nekādas makšķernieku laivas, lai nestāvētu. Tur stāv normālas laivas. Pat ļoti labas laivas stāv. Grūti pat saprast. Grūti pat saprast, kas tas ir un kas tas tāds ir vispār, bet es te lasīju, ka šitajos līčos stāvot jahtas, kas maksā 10 miljonu, un tas jahtas te stāvēšana šī līdzīti maksā 1 miljonu eiro gadā izmaksājot. Un tā jahta pati maksā 10 apmēram. Zemūdeni negribu. Nē. Tur viņai jau sāna rakstīts, ka tur iekšā feini, ka tur esot kondicionēts gaiss, bet es tāpat negribu. Bet šitos pārējos, gribu. gribu. Oi, domāju, ka mocis, bet tas tā nav mocis. Mocis. Tas ir mocis, bet tas ir ūdens mocis. Spirit merit. Lūdzu. Jā. Jāatcerēšos, Google apstīkšos, kas tas tāds ir un kur tādu var dabūt. Un kas viņu var dabūt. Nezinu, ja visi šitos te 7 tās jahtas pārvērš naudā, tad man liekas tā nauda. Es domāju, ka pasaulē daudzas valstis atradīsies, kuru gada budžeti ir mazāki nekā šito te 7 vai 10 jahtu vērtība. Ir noteikti tādas valsts. Londonietis, redzēja. Londonietis. Tas arī viss apmēram.